Sveicināti! Sveicināti! Podcasts Kāzu čats. Šodien ar jums kopā stilīgie kāzu bārmeņi. Tas pats Elvis, kas pirmajā reizē? Tas pats Elvis, kas pirmajā reizē, un tāds pats Reinis, kā pirmajā reizē sapņu kokteils Reinis. Un šodien mums ir ciemiņš, liepainieks, okartietis, mākslinieks, multimākslinieks, atraktīvais, simpātiskais Toms Blokums no grupas Cits kvartāls. Ar aplausiem. Čau. Nu, ko Tom? Otrā epizode. Papļāpāsim. Mēs tev šodien mazliet pratināsim par un ap kāzu tēmu. Bring it on. Pirmais klasiskais jautājums, kas nekad nemainās, ir pastāst, kas ir kāzas vispār un vai tas ir jāsvin? Kāzas, ja mēs pēc definīcijas skatāmies, tad kāzas ir divu cilvēku salauzšanās un tālāk viss pēc kārtas, kas tur pievienojās. Grib taisam ballīt, tad ir svētki. Cits netaisa ballīt, nosvin. Varbūt tāpat ģimenes lokā. Tās viss ir definējums kā kāzas. Es gribu savu klasisko jautājumu uzdot, vai tu esi precējies? Jā. Kāds bija tavs kāzas? Tas jau bija 7 gadus atpakaļ, un jāsaka, toreiz man vēl nebija tā kāzu, kā mūziķim kāzu pieredze nebija varbūt tik liela, un tajā laikā mēs tās kāzas būvējam pēc tā, ko mēs tajā laikā bijām piedzīvojuši, redzējuši, kā tas jādara. Un, ja es tagad paskatos, cik kāzās ir būts, tad man liekas, ka īstenībā mūsu kāzas bija ļoti pieticīgas. Pamierīgo daudz darījām paši, un ļoti maz citu iesaistīto personu bija. Bet ar kārtīgu ballīti un dzīvo mūziku? Viss kā pie lietas piederas tieši tā. Forši. Okay. Jā, jautājums par grupu. Jā? Šodien parunāsim, tev pakratīsim mazliet gan par piķi parunāsim, gan par to, ko jūs izpildat. Kā vispār izvēlās kāzu grupu, kas spēlēs? Kā tev šķiet, kā tas notiekās no kāzu pārpuses? Viss ir atkarīgs no tā, cik daudz informācijas viņiem ir vispār par to, kas ir pieejams no mūziķiem. Viens variants ir meklēt Google, ierakstot kāzu muzikanti vai mūziķi kāzām, un pirmais, kas izmet ārā, tad tam arī raksta un meklē un prasa, ko jūs tur spēlējat, paskatāmies video, varbūt, mums šis iepatikās, tad mēs jūs bukojam nost un tā tālāk. Jā. Bet ir variants vēl, ka ļoti daudz cilvēku iesaka, mums tur kāzās bija grupa tur tāda un tāda, jā, mēs iesakām, tie bija baigi labi. Ja man būtu tagad, piemēram, pašam jāizvēlās mūziķus pasākumam, es meklētu pēc tā kopējā plānotā kāzu, tā vaiba, ko es gribētu savā pasākumā, es gribētu arī tādu grupu, kas iekļaujās tajā visā. Un tur jau sākās, tad jau sīkāk ir jānopratina grupas par to, kas viņiem ir repertuārā, kāds ir viņu tas kvalitātes, kāda kvalitātes latiņa, ko viņi piedāvā. Jā, šī tāda laba lieta, man šķiet, ka pāri bieži vien neaizdomājas. Viņi redz, ka tā grupa ir populāra, tad jau viss būs kārtībā, viss būs forši, bet līdz galam iespējams neapzinās, ko viņi vispār spēlēs. Vai grupai ir jāspēlē arī savas dziesmas kāzās, vai tomēr tikai hīti? Ir grupas, kas to dara, bet man liekas, ka tur jābūt ļoti, ļoti piesardzīgam tajā ziņā, jo tas, ko mēs saprotam ar kāzu mūziķi, visticamāk tā būs grupa, kas spēlē coverus ar visiem labi zināmajām dziesmām, un tad ir jautājums, vai tur ir vietas oriģināla saturam. Es domāju, tur tās divas dažādas izvēles, ka vai tu ņem grupu daļu viņu dziesmām, vai tu gribi kāzu grupu, kas tev kāzās labi uzspēlēs dzērvinīti un tā vēlāk. Man šķiet, tā lieta ir vienkārši jāatrunā. Grupai ir jāpiedāvā, mēs to varam nospēlēt kaut ko no savējā, bet vai jums tas der? Un tad klientam pretim ir jādod akcepts, ka mēs gribam dzirdēt kaut ko no jūsu dziesmām, tad tas viss ir ok. Bet vienkārši likt savas dziesmas iekšā repertuārā, es nezinu, vai tas būtu prāt darbs, jo kāzas īstenībā nav tā vieta, kur vajag sev promotēt. Par iepriekšējo tēmu vēl, kā jūs reklamējaties vairāk no mutes mutē vai ar kaut kur Google izlacat pirmie trīnieki? Mēs ejam uz to, lai mēs varētu parādīties visur, kur ieraksta visu saistībā ar kāzu mūziķiem, lai mēs tur parādītos meklētāju topos. Uz foršu podcastu atbraucat? Jā, tāpēc jau esmu šeit, taču liela iespēja. Es nezinu, man liekas, ka ļoti svarīgi ir regulāri grozīties sociālajos tīklos. Facebook, Instagrams vēl joprojām ir tā vieta, kur sevi atrādīt un cilvēkiem dot informāciju par to, ka mēs te esam, šo lietu mēs daram. Esmu uz saziņu. Okay. Tā kā. Kas var sačakarēt kāzas?
No mūzikas puses. Piemēram, sāksim ar jautājumu no mūzikas puses. No mūzikas puses. Jā. Un te ir vairākas lietas īstenībā. Viens ir paši mūziķi un repertārs, ko viņi izpilda, ka galīgi nenolasa publiku. Tā ir pirmā lieta, jo citiem varbūt prasās, ka tā auditorija ir tāda, kur redzam, ka prasās pēc tikai un vienīgi latviešu estrādes hitiem, ja, un grupa spēlē tikai rokenrolu. Tas ir viens piemērs. Kāzas Latgalē, Rezeknē, kur puse viesi bija rīdzinieku, puse viesi bija vietējiem, un bija vietējā grupa, kuri spēlēja savus gabalus. Diezgan bēdīgs kāzas, jo rīdzinieki vienkārši dzēra tikai. Viņi vispār nesaprata, kas notiekās. Jā, bet vietējiem jau ļoti patika. Un tad bija tās kāzas bija tādas stipri interesantas, jā, ka puse balējās un puse bija bēdīgāk pa bēdīgiem. Tas ir no mūziķa puses. Ir jāspēj lasīt publiku, ir jāsaprot, kas viņiem tajā brīdī ir nepieciešams. Un tāpēc arī ļoti svarīgi, lai tas repertuārs būtu pietiekami plašs, ar rezervi. Nevis varbūt turēties pie vienas konkrētas setlists 100%, ja, bet ir jābūt gataviem arī kaut ko pamainīt. Un tie, kas to nemaina un dzelžaini turās tikai un vienīgi pie konkrētas listas, šis ir tas, ko mēs spēlējam. Un ja viņi ir pasākumā, kur cilvēki to nesaprot, tad sākās tā katastrofa. Jā, tas var izčakarēt kāzas. Ja mēs runājam par citām lietām, kas var sabojāt kāzas tieši mūzikas ziņā, tā ir vietas izvēle un akustika telpā. Jo, lai vai cik kvalitatīvu apskaņošanu varētu nodrošināt, lai vai cik kvalitatīvu grupu varētu paņemt, ir vietas Latvijā, kur, diemžēl, tur skaņotājs ar slapi pieru mēģina nosauc kādu vietu, kur ir drausmīga akustika, kādu viesunam. Ir ļoti skaista vieta. Esam tur bijuši vairākas reizes, arī jūs esat bijuši, tās ir Niedras. Ļoti skaista vieta, bet akustikas ziņā, tur neko nevar izdarīt. Tā vieta vienkārši dun. Viss bundznieks ar akustisko bungu seti spēlējot pārsit visu. Un tur neko nevar izdarīt. Bungām nav skaļuma poga. Var spēlēt ar pietāti, bet viss. Tur ir traki. Es atceros, mums bija sakritība, ka mums 2 dienas pēc kārtas bija jāspēlē turpat uz vietas. Mēs arī palikām Niedrās. Un tas pirmais vakars jau bija tā, ka jūtam, ka grūti pašiem ir. Lai arī mēs ausīs visu dzirdam ļoti labi. Mums ir savs ausu monitorings. Mēs katru pasākumu dzirdam visu detalizēt, bet mēs jūtam, kas no telpas tur nāk atpakaļ. Un otrajā dienā bija tā, ka šis ir jāpiedzīvo vēlreiz. Jā. Ir vēl pāris vietas Latvijā, tāpat arī Svētku pilī. Arī ļoti skaista vieta, forša vieta svinībām. Ļoti daudz izvēlos šo svinību vietu kāzām, bet akustikas ziņā nav tas labākais variants. Vismaz dzīvai grupai. Kas tur būtu labākais variants, ko darīt tādā vietā no mūzikas? Varbūt? Es nezinu, man liekas, tur ir jāpiesaist vienkārši kāds spečuks, kas pārzina akustikas likumus. Principā jābrauc ar paklājiem saviem. Pie sienas, jā. Var jau būt, ka aizbrauc viens džeks ar ģitāru, tad varbūt nav tik sūdīgi. Iespējams. Tādā gadījumā, jā, bet tas, ko es ieteiktu varbūt šīm vietām, ir taču visādi risinājumi. Ir iespējams uzdizainēt skaistus akustiskos paneļus, kā tas ir, piemēram, ja nemaldos, Villa Santa cēsis. Jā. Tur ir aizmugurē sienais bundznieki, kas ir ar akustisko materiālu. Viņi nostrādāt, ir arī paneļi pie griestiem. Tur tā kā studijās. Vieta attīstībai, sveicieni Niedrām, jā, forši viesnams tiešām, un ir neliela vietiņa attīstībai. Vieta tiešām ir skaista un kāzas tur svinēt. Ja man būtu jāizvēlās vieta, tā arī būtu vieta, kur es noteikti izvēlētos svinēt, bet ja runa ir par akustiku un par muzicēšanu tajā vietā, ļoti pagrūti. Nekas nav neiespējams, bet, dun. Jā. Man arī bija viens stāsts par to skaļumu. Bija kāzas pie Madonas un bija tādi pavecāki franču viesi. Un bija atbraucis saksofonists, viņš tur azartiski pūš, visi fano un atnāk viens galdiņš, kur visi vecākie sēž. Atvainojiet, var lūdzu klusāk spēlēt, mēs nedzirdam, ko mēs runājam. Vienreiz, otrais, trešoreiz, ceturtoreiz jau saksofonists jau dusmīgs paliek, ko man darīt ar to instrumentu. Tā ir noteikti tāda lieta, kas mūziķiem nepatīk, ka prasa klusāk spēlēt. Jā, un tu vari darīt savu lietu, cik labi tu vien vari visu izdarīt no sevis maksimāli labi, bet telpa beigās izčakarē pilnībā visu. Viens no pieredzes stāstiem tikko braucām vēl uz Angliju spēlēt kāzas. Forši visu mums ir. Mums ne par ko nav jādomā. Par lidojumu, par naktsmītnēm, par ēdināšanu. Viss muzikālais stafs uz vietas ir sagādāts, bet telpa, kurā ir jāspēlē, rada nenormālu troksni.
Un viss, un lai arī cik mēs labi būtu piegatavojušies tam pasākumam, esam gatavi bliest, viss ir par skaļu. Un neko tur nevar izdarīt. Un var redzēt, ka cilvēki nav apmierināti īsti līdz galam. Pirmais vainīgais ir skaņotājs. Es gribēju teikt, esam kopā bijuši pat Niedrās, jā, pasākuma laikā, gaitā to nevar tā. Jūs varbūt profesionāli pārāk uz to skatāties, jo klasiskais cilvēks dzird mūziku, saprot, viņš dejo, viņš ir pie mums iedzēris un viņam ir ļoti labi. Tas vairāk tā no profesionālā viedokļa, es domāju, mazliet jūs paši par skarbu sev vērtējat. Bet vienmēr ir labi tiekties uz to maksimumu. Un ja ir iespēja būt labam, cik vien labi ir iespējams, tajā brīdī tas ir jāizmanto. Un tāpēc ir tās telpas, tās akustikas īpatnības beigās, kādas viņas ir, tādas ir, bet mums tas iedod to feeling, ka mēs varam darīt, cik labi vien gribam. Bet šīs lietas, kuras mēs nevaram, diemžēl, ietekmēt. Jā. Jautājums par citu kvartālu. Man ir kāzas, gribu svinēt un gribu jūs uzaicināt. Cik man tas maksās? Sākot no? Es saukšu sākot no. Drīzāk. Jā. Okay, pamatpaka. Pamatpaka no 1,600 eiro. No 1,600 eiro? Plus transports, un tad sākās viss pārējais individuāli pēc pasākuma. Nepieciešamības apskaņošana, gaismas, viss, kas ir nepieciešams no tā visu. Visu varam nodrošināt. Kaut kur var iepazīties arī ar cenrādu, vai tādas iespējas nav? Individuāli, tikai vienīgi. Tas ir individuāli. Kāzu čats. Kāzu čats patiesībā ir pirmā vieta, kur mēs par to publiski varam mazliet apspriest, jo pārsvarā kā tas notiek, kā klients raksta. Cik maksā mūzika kāzās? Jā, un tad, protams, jautājums pēc jautājuma mēs tiekam. Bet kur viņš var rakstīt, kam ir jāraksta? Kas ir tā vieta? Mēs parādīsim. Facebookā, cits kvartāls, Instagramā, cits kvartāls vai info@citskvartāls.lv. Super. Jā. Vēl par to cenu. Teici no 1,600 plus. Kas ir tā vidējā, kas sanāk kāzās? Kurzemes pusē pārsvarā ir tur tas 1,6, 1,7. Rīga, Vidzeme ap 2 grozās. Principā 2000 jāreikinās jaunā sezona, degviela būs dārgāka. Tieši tā, un ņemam vērā vēl to, ka tālākiem braucieniem viennozīmīgi ir jāreikinās naktsmītņu izdevumu klāt. Lai arī liekas, ka tas atkal liekas izdevums, vai ne, iespējams dēļ tā paņems kādu tuvāk esošu grupu. Bet būsim reāli, ja mums ir jābrauc tālais gabals, piemēram, 300 km uz kāzām, tas ir pilnīgi neprātīgi pēc nobliesta pasākuma sēsties pie stūres un braukt atpakaļ. Okay. Jā, un kas ir iekļauts tajā, teiksim, jūs nospēlēsiet stundu? 3 seti. 3 seti. Standarts. Ko nozīmē sets? 40 minūtes. 40 minūtes. Plus mīnus. Un, protams, mēs piedāvājam arī 4 setu programmu. 4x40, bet tas ir tikai tādos gadījumos, ja nav vakar vadītājs. Jo, ja ir vakar vadītājs, redz, mums ir noteikums, ka pēdējiem setam beigas ir nevēlāk kā 1:30, kaut kas tāds. Standarta scenārijā tie ir 2 seti pirms pusnakts, 1 sets pēc. Vai arī citreiz 3 seti pirms pusnakts un viss. Jā, un tad, ja ir vakar vadītājs, tad vienkārši tam 4. setam nav vietas. Viņu nevar ielikt, laika plāns to neatļauj. Jo, ja mums ir līdz 1:30 jānofinišē, tur labi gribēdams ar visām aktivitātēm un vakar vadītāja izdarībām, 4. setam vienkārši tur nav vietas. Bet, ja nav vakar vadītājs, tad strādā tikai. Bet, ja teiksim, ir 3 seti bijuši pieteikti un jūs iegriezat foršu ballīti, kā jūs to protat, es pie tevis atnākšu, klausies vecais, vajag vēl vienu setiņu. Es tev iedošu naudu. Varam? Ir bijušas šādas situācijas. Ir īstenībā diezgan daudz, ka nobliež ballīti un viss ir tik ļoti uzkarsēti, ka ir baigā enerģija. Liekas, ejam, es sarunāsim vēl kaut ko. Ir viena reize bijusi, kad mēs esam piekrituši vienam ekstra setam, bet tas ir bijis tikai pie nosacījuma, ka mēs turpat arī paliekam tajā vienā vietā. Līdz ar to mums nav jāiespringst uz tehnikas novākšanu, nav jāiespringst uz to, cikos mēs tur būsim mājās, jo mēs paliekam turpat uz vietas un tad vienkārši vienojamies par ekstra samaksu un viss. Bet vairumā gadījumu, diemžēl es parasti saku, atstāsim apetītei. Labi? Tad, lai afterpartijas, lai pēc tam iegrozās nākamajām kāzām. Jā, jo jautājums ir, uz ko mēs gribam iziet, uz kvantumu vai uz kvalitāti. Ja mēs varam 3 setu laikā būt kvalitatīvi un parādīt savu sniegumu uz visiem 100,
tad ar to vajadzētu pietikt. Jo, ja prasās tagad vēl, tad jautājums, ko mēs tālāk darīsim. Jo 4. setā jau sāk parādīties tas cilvēciskais, tas miega faktors, ja, kad visu miegs jau bojā kvalitāti. Sapratu. Viss, un tad paliek tā, mēs, protams, mēs spēlējam, cik enerģiski varam un dodam no sevis ārā visu, bet tas nav tas. 3 seti. Pilna jauda, un viss ir kārtībā. Un, ja nav vadītājs, tad jūs arī kaut kādu vadītāju lomu uzņematies nedaudz? Nē. Jo man liekas, ka tas ir tā kā, kas dara visam, tas nedara nekam. Bet, lai gan mēs ar čaļiem esam iesmējuši par šo te, kad es teorētiski varētu būt arī fotogrāfs kāzās. DJojot arī? Ar iPhone, jā. Es varētu arī DJot, es varētu fotografēt, es varētu vadīt vakaru. Droši vien arī varētu ielēt, kad džintoniku. Un savākt visu naudu. Dzerat pasākumos? Nē. Nemaz? Nemaz vairs nē. Okay. Jā, bija jaunības skrējiens, droši vien patusējāt. Bija jaunības pieredze, bet zinu, kā ir ar laiku nāk tā saprašana to, ka, ja mēs esam darbā, come on, kas tas pa darbu, ja tu esi normālā pālī? Pašam liekas, tajā brīdī, riktīgi forši, viss iet pilni jaudi, bet cilvēki no malas redz, ka tur kaut kas nav riktīgi. Un tas sākās, kad griezie akordi, un vēl pašam liekas tāds, būs jau labi. Pēc tam tu redz tas video, ja? Diemžēl, jā. Tāpēc kaut kā mēs no tā izvairamies, un labi, varbūt neslēpsim par atēju reizē, tur pēdējā seta laikā, nezinu, rumkoliņu var atstāt, bet seta laikā es viņu nedzeru. Varbūt pirms seta viņi tur kādu malku, un pēc tam pēc seta aizēja maliņā. Ok. Nav labi. Citi arī mācīties, nevajag spēlēt... Viskijs, lai atvērtu balsi, ir tikai atrunas. Kā saka, 50 grami balsī pārējais drosmei. Okay. Man ir jautājums, iedomājamies kāzas karstākais laiks, 20. augusts, cits kvartāls ir aizņemti. Iesaka man foršus muzikantus kāzām. Cik daudz es varētu nosaukt, pietiekami daudz, lai kāds neapvainotos, ka viņi netiek nosaukt. 10 minūtes. 10 minūtes, ok. Pirmkārt, jāsaka tā, nosaukt mūziķi vietā, ko ieteikt pasākumam, arī ir pietiekami liela atbildība. Jo, ja es kādu ieteikšu, viņš nebūs neatbildījis kvalitātes prasībām, tu būsi vainīgs. Es būšu vainīgs pie tā visa. Un, līdz ar to mums ir tāds pāris grupu tops, kuru mēs arī iesakām. Tad viena no tiem ir Rock'n'Berries, Papīra lidmašīnas, grupa Zuši, Laika upe. Kas vēl? Es visticamāk vēl kādu aizmirstu no šiem te. Jacks with Coke arī ir grupa. Jā, šie te visi ir tie, kurus es varu nosaukt, ka es zinu, ka viņi izpildīs repertuāru kvalitatīvi, viņiem ir enerģija un viņu repertuārs ir pietiekami plašs, lai nosaktu dažādu paudžu tās vēlmes. Jā, ka viņi izpatiks gan vecākai paudzei, gan arī jaunajiem, un ballīt būs visiem. Jūs arī kaut konkurenci jūtat, vai tas ir otrpusēji? Ņemot vērā to, ka tā cenu kategorija vairāk vai mazāk visiem jau ir viena. Labi, tur plus mīnus kaut kas, jā. Tad, es nezinu, tā konkurence baigi nav jūtama. Mūsu lokācijas atšķirās, mūsu pasniegtais tas stils atšķirās, kvalitatīvi mēs visi esam, enerģiju mēs publikai nodot varam, ballīt sagādāt mēs varam. Kas tur pa konkurence? Visi vienā laivā taču. Bet, lai tiktu priekšā, tad jūs vienkārši vairāk sociālajos tīklos strādājat, lai jūs... Tas jau tas ir atkarīgs no katra paša, cik daudz kurš kā grib reklamēties. Citi tiešām iziet uz to, ka no mutes mutē aiziet informācija par to, ka šitie ir baigi labi. Citiem ļoti svarīgi reklamēties sociālajos tīklos. Mēs sociālajos tīklos, piemēram, Instagramā grozamies tikai pēdējā gada laikā, es nezinu. Mums ir ļoti maz sekotāju. Ir ļoti daudz foršas grupas, kuras vispār nevar atrast nemazām. Tu nezini, ka viņi ir kāds muzikanti. Es vairākas tādas varu nosaukt, un tu tiešām zini, ka viņi ir reāli forši spēlē. Piemēram, pat liela popularitāte gūšie Bekars, kas ir ļoti forši kāds muzikanti. Un mazām cilvēki nevar tā atrast, ka viņi spēlē kāzu. Kāzu lauciņā ļoti, ļoti laba platforma. Platformās drīzāk divas ir Līgavām LV un Precos LV. Un tur ir iespēja mūziķiem samaksāt, man liekas, ka salīdzinoši mazas naudiņas priekš tā, kas ir gadā jāsamaksā, un cik mēs varam dabūt pretīm no tā, ka mums jauna auditorija tur parādās. Un tieši tā auditorija, kuru mums vajag, kāzu cilvēki, cilvēki, kur plāno kāzu. Man liekas, ka pirms mēs paprovicējam to, nedaudz mēs arī varam piebilst, ka tās grupas, ko tu nosauci, arī ļoti labas. Mēs noteikti varam ieteikt, vai ir vēl kaut kas, ko mēs varam ieteikt klāt.
Bekars tas pats. Jā, Atis Ieviņš ar grupu. Kas vēl? Nenāk, tad uzreiz tā prātā uz sitienu. Nu, ja padomju atcerēsimies, tad vēl Pierakstīsim, pieminēsim, jā. klāt, jā. Foršās grupiņas. Drīzāk vajag kā parasti ierakst komentārā, drīzāk, kuru grupu tu ieteiktu kāzu pasākumu. Un kuras grupas jūs gribētu dzirdēt, kaut kādas demo versijas, kaut ko tādu arī, jo īstenībā arī tas ir diezgan ierobežot pieejams. Starp citu, jā, vispār par reklāmas rullīšiem, kas pieejami YouTube, ko grupas dara. Nu, mēs esam kādu laiku atpakaļ tur sagatavojuši vienu video, kas mums pāris gadus grozījās, un mēs sapratām, ka vajag vēl kaut ko. Mums vienkārši nebija fiziski laika, lai mēs ņemtu, piesaistos klāt ierakstiem, safilmētu to visu. Un es paņēmu 360 grādu kameru šajā gadā iegādāju un vazāju viņu līdzi uz visiem pasākumiem. Man viņi bija nolikta kāzu pasākumos statisku statīvu virsū, un viņi filmē pilnīgi visu, kas notiek apkārt. Un sezonas beigās es paņēmu, sagrozīju kadrus, saliku visu kopā un uztaisīju tādu promocijas rullīti ar pārdziesmu fragmentiem, kur cilvēki var iepazīties ar to, kā mēs skanam dzīvajā, jo pamatā tur ir dzīvā ieraksta fragments. Super. Tad provokatīvais jautājums, kuras grupas neieteiktu? Tā. Nu, es nezinu, vai vispār šeit būtu nosaucams kāds konkrēts grupas. Es drīzāk teiktu, tā ir vesela grupa, tur tā vesels līmenis ar grupām, kuriem, manuprāt, viņiem nav svarīga kvalitāte. Viņiem ir svarīgi vienkārši aizbraukt, nospēlēt kaut ko, un viņi īsti nesaprot, kur viņi atrodas. Mēs vienkārši runājam par budžetu šobrīd, vai ne? Jā. Un runājam, kas grib mūziķis 400 eiro samaksāt. Un 7 times, lai spēlē viņiem. Jā, tas bija, mums bija pieredze. Es varu izstāstīt, kādas notikās Jēkabpilī. Un tā bija grupa Liepavots, kuri divatā kungi spēlē un paredzēti 5 taimi būšot, kas jau likās interesanti, tik daudz. Jāsaka gan, ka pēc 3 taimi tika nospēlēta līdz pusnaktī, tad atnākot atpakaļ, viens no viņiem bija mazliet pa daudz ieķēris un čučēja mašīnā, un otrs grupas dalībnieks tad palika pa DJs, sēdēja, uzvilka kapuci un sakautrējies sēdēja, bija DJs. Tā kā, tāda mazliet viņa rūkta pieredze ir bijusi arī no šīm tādām mazāk zināmām grupām, kur varbūt jaunais pāris, es pat nezinu, vai viņi ietaupīs, nezinu, cik viņi maksā, bet tur tā kvalitāte bija diezgan vāja. Tu zini, kā šīs grupas atroda? Es gribētu zināt, kā viņas atrod un kā man, piemēram, es precos, kādiem jautājumiem vai kā es varētu uzdot muzikantiem, lai es izvairītos no tādām grupām un saprastu, ka viņas ir nekvalitīvas grupas. Jā. Jo arī nekvalitīvie var pateikt cenu lielāku un domāt, ka viņi ir kvalitīvi. Jā. Pirmā lieta, kā viņas vispār atrod, ir Facebookā, ir tās grupas, tur tā kā viss kāzām un ballītēm, un tur precos Kurzemes pusē, vai tur vēl, ir dažādas šīs grupas. Un bieži vien pavīd visādi jautājumi. Meklēju mūziķis par saprātīgu cenu uz 8 stundām, piemēram. Jā, tas ir klasiskais jautājums. Un jautājums, kāpēc vispār ir vajadzīgs mūziķis uz 8 stundām? Paņem mūziķi uz 3 setiem un DJ-u. Jā, visu, un problēma ir atrisināta. Kāda tur 8 taimi, priekš kam tas ir vajadzīgs? Mēs izjām vienkārši uz kvantitāti, un beigās ir tā, ka pēc 4. seta jau publika visa, viņi jau vispār neķer laukumu. Acīm redzot, nav bijis foršs podcasts, kas to pastāsta cilvēkiem, vai ne? Ar ko viņiem jārēķinās savās kāzās, jo visbiežāk jau precās pirmo reizi. Un tāpēc tās pieredzītas trūkst arī. Bet par budžetu runājot, arī kaut kādas atlaides var dabūt pie jums? Parasti nē. Parasti nē, ja vien tas nav tiešām kāds izņēmuma gadījums, kādam tiešām tuvu pazīstamam cilvēkam, kur mēs visa grupa esam ieinteresēti, lai šis cilvēks būtu laimīgs. Jūs viņam uzdāvināt dāvanu, principā. Mazliet, jā, 5 eiro atlaidīt. Bet ir bijuši piedāvājumi nosist cenu uz leju, un šie piedāvājumi vairāk vai mazāk ir nākuši no tā saucamajiem influenceriem. Ar piedāvājumu, ka e-pastā pilnīgi atnāk liste ar punktiem, cik daudz storijas viņi par mums uztaisītu, cik daudz rīlus viņi uztaisīs, kādus ierakstus un kas būs šajos ierakstos, un ka mēs tagad varētu tur palaist 300 eiro zemāku cenu.
Ko tu par to saki? Un tad es papētu, kas ir tā influencer auditorija. Un influencer auditorijā pārsvarā ir cilvēki, kur meklē skaistumkopšanas līdzekļus un to lietošanas padomus. Un tad ir jautājums, kāds mums būtu labums kā mūziķiem nonākt šādai auditorijai. Tā ir tiešām tik ļoti random auditorija, ka es vienkārši neredzu no tā labumu. Viņš meklē sev labumu, visticamāk. Ja mēs samaksājam, piemēram, gadā, nezinu, es godu vārds neatceros, cik bija platformā tur tajā Precos LV un Līgavām LV jāmaksā. Bet mēs samaksājam bez mazliet tādu pašu cenu, varbūt vienā no šīm platformām. Un influencers prasa mums nosist tikpat lielu cenu nost, un tad jautājums, pagaidiet, es vairāk ticu, ka mums jauna auditorija parādīsies no Precos LV platformas vai Līgavām LV nekā no influenceru auditorijas. Jā. Ok, bet ja par naudu runājam, man ir kāzas, man ir budžets, mans budžets ir 7,000, bet es gribu jūs, ok, tu man atlaidi nedos. 2,000 ir iztērēt, paliek 5, kaut kur jāsāk taupīt. Uz ko taupīt kāzas? Vispārīgi nerunājot par mūziku. DJs. Uz DJ jātaupa. Jā. Ir ļoti labs variants, kā iziet no situācijas. Kā DJs ir nepieciešams gadījumā, ja ir nepieciešama tāda fona mūzika, un cilvēks, kas to visu koriģē, lasa publiku. Kas tajā brīdī publikai ir nepieciešams? Vai vakariņu gaitā attiecīgi tur pieklusinātāks foniņš, vai arī pēc tam afterpartijā tur... Jā, pitbulls. Normāls pitbulls. Un man šķiet, ka bez tā ļoti labi var iztikt, jo ir ļoti daudz kompānijas, arī, starp citu, mēs drīzumā piedāvājam to pašu feature afterpartijam Tumba. Jā. Un pasaki, ir kaut viens, nezinu, jūs izmantojat Spotify? Protams. Redz. Tieši tāpat arī ļoti daudz citu. Es pieļauju iespēju, ka gandrīz visi no kāzu viesiem arī ir cilvēki, kur izmanto Spotify, un viņiem ir iespēja izveidot savu kāzu viesu afterparty playlistu, piemēram. Šo playlistu uzliekam afterpartijā, un viss notiek. Kas ir līdz afterpartijām? To visu nodrošinām mēs, fona mūzika vakariņu gaitā, muzicēšanas starplaikos, arī pirms tam, kad viesi ierodās. Tur visu mēs nodrošinām. Mums ir sagatavots playlists vairākas, kuras mēs varam saskaņot ar klientiem, izstāstot, ka šis jums skanēs vakariņu laikā, tur neitrālāks foniņš. Tad tajā brīdī, kad mēs sākam spēlēt, tad jau kaut kas atraktīvāks, un pašās beigās mēs varam ielikt, nezinu, kamēr vācam nost instruments, varam ielikt vēl kaut ko aktīvāt, lai var vēl izdejoties. Un afterpartijā pārslēdzās uz Tumba. Jā, un līdz ar to uz DJ var ietaupīt. Es godu vārds nezinu, cik DJs prasa pavakar vispār. Kāda ir izcenojama? Es nezinu, cik daudz klientus uz to var ietaupīt. Pie mums būs kāds DJs ciemos, mēs arī pajautāsim, bet droši vien, kad sākot no 500. Bet par to Spotify noteikti tad es ieteiktu atstāt to tikai tam afterpartijam. Lai nesākās kāzas ar Spotify, mums ir bijuši arī tādi gadījumi. Yep. Un tas ir diezgan traki. Visi sēž šādi tās vakariņas, skan tā fona mūzika un pēkšņi skanēt. Un tad kāds tā neveikli ceļās, skrien ātri pie Tumbas, pārsliek mūziku, jo visādi kotlets un tas nav bijis sagatavot playlist. Tieši tā, es gribēju teikt, nav sagatavojušies tam visam, kad aiziet kaut kāds radio pēc playlist beigām. Vēl viena problēmiņa ir, tagad parasti ir vakar otrajā daļā, jau tajā nakts daļā. Tad gribās ieslēgt savu dziesmu. Un tad iet katrs pie tā telefona un sāk slēgāt vai uz datoru, un tad pusdziesmā pārslēdz nākošo. Un tā ir vienīgais mīnus šim visam, ir, ka tā iekārtē ir jābūt paslēptai. Lai tā balīte ir sataisīta un lai viņi skan, bet iekārtē ir jābūt paslēptai. Bet jā, tas ir kaitinoši patiesībā, ka dziesmas vidū atnāk pārslēdz nākamo dziesmu. Atkal noskan kaut kāds viens piedziedājums, atkal pārslēdz nākamo. Un tas afterpartijas... Bet to dara alkohols. Skaidrā cilvēki tā nedara. To dara alkohols. Jā, pārsvarā, jā. Jā, mēs iesākām jau tēmu par taupīšanu. Vēl kur varam ietaupīt. Man vēl vajag budžetā palīst. Kas vēl kāzās tādas lietas ir, kā tev šķiet, kuras varētu izvēlēties lētākas, netik dārgas? Uz dekorācijām mazliet var. Dekorācijām? Mazliet iekonomēt. Bet es godu vārdus nestādās priekšā, kas vēl ir tas, ja mēs gribam uztaisīt tādas svinības, kas vairumam šobrīd ir. Tas ir standarts ar dzīvo mūziku, ar vakaru vadītāju, tur ir dekorētāji parūpējušies, ir ēdinātāji kvalitatīvi, ir bārs. Kas vēl? Cik maksā tādas kāzas vispār standartiši? Kā tev šķiet? Es nezinu, 15? 15. Tas ir 50 cilvēku kāzas standarti, jā? Jā.
15,000. Man tā šķiet. Un jā, ir interesanti, ka ir pasākumi, kur mēs varam mazliet paskatīties, cik procentuāli lielu daļu no tā budžeta sastādām mēs, kā mūziķi, pasākumam. Ja, un tad citreiz ir tā, ka mēs redzam, ka mēs esam bezmazliet dārgākā sastāvdaļa pasākumā. Okay, un tad ir pasākumi, kuros mēs redzam, ka mēs esam lētāki nekā kūka. Fona mūzika. Jā, starp citu, pasākums, tās nebija kāzas, tas bija korporatīvais pasākums Printful kompānijai. Viņiem bija ar visu šovu kūkas tā atklāšana. Aizkars atverās, tur gaismu šovs un vēl viss kaut kas. Es domāju, ok, budžets šeit, mūsu budžets būtībā tur arī palika. Kūkas šovs, jā, bet Kāds izlec ārā vismaz no kūkas? Nē. Okay, labi, parunāsim par lietām, kas tev besī. Ir kādreiz bijis tā, ka reāli negribās braukt uz tām kāzām, jo tev, nezinu, līga vai līgavens konkrēti uz nervu sēž jau? Jāsaka tā, ka laikam mūziķiem varbūt tā saziņa ar līgavu un līgavaini ir mazāka nekā, piemēram, vakarvadītājiem. Vakarvadītājs tur iziet cauri vakar plānam, tāpat arī iespējams fotogrāfi izrunā cauri visu dienas plānu, kur, kā, ko vēlamies īstenot. Ar mūziķiem mazliet vieglāk ir. Jā, atrunājam varbūt dziesmu repertuāru, aizsūtam, parādam to, kas mums ir pieejams, parādam kaut kādu promocijas rullīti un tā. Un tā saziņa jau mums pa lielam tā arī beidzās līdz tai pasākumam. Bet manam onkulim patīk Grigorijs Ļeps, Rumka, Vodkina, Staļē. Varēs nodziedāt tom? Varēs. Būs 2 štuks varēs. Gribēs? Jā. Bet atgriežoties pie tās tēmas par to, kad sāk riktīgi, ir tas moments, kad sāk riktīgi kaitināt, man liekas, ka netik daudz varbūt tas jaunais pāris mēdz izvest, bet vedēji. Jo vedējiem bieži vien tās idejas ir tik augsta kosmosā, jā, ka mēs nesaprotam pilnīgi, kā mēs to vispār varam, kā mēs tajā varam iekļauties iekšā. Proti, atrakcijās piespēlēt klāt. Vai jūs varat tur nospēlēt tur reku sarmītei vārda dienā, tur reku vienu sveicienu, tur vienu umpapā, ja? Šitās visas idejas nāk. Tad tur, piemēram, ir bijis mičošanas laikā, vai var kaut ko no Andra Kiviča repertuāra nospēlēt. Tāds, par daudz no malas visādu lietu nāk. Ja būtu kaut kas no tā, ko mēs darām, no tā mūsu repertuāra, tad absolūti nekāda problēma. Ja, un tad, kad nāk šie jautājumi viens pēc otra, man ir bijuši arī pasākumi, kur klients 20 e-pastus sūta pirms tam ar dažādām idejām un prasa mums kaut kam pielāgoties. Man vienā brīdī tas sāk riktīgi uz nerviem kāpt, jo man ir sajūta, ka tad jautājums, kāpēc mūs izvēlējās, vai tāpēc, ka mēs tā kā varam pielāgoties daudzām lietām, vai tāpēc, ka mēs esam labi tajā lietā, ko mēs darām. Jā, tā kā, tas ir riktīgi besī. Nākamā lieta, ja mēs runājam par to, kas besī cilvēki ir reibumā. Pasākumā. Sorry. Kāds bārmenis saka sorry. Mēs, starp citu, ātro piebildīt, mēs, kāzu bārs, rūpējamies par to, lai kāzu viesi būtu vieglā reibumā, patīkamā garstāvoklī, lai viņi nekaitinātu mūziķus, lai viņi nekaitinātu fotogrāfus un ēdinātājus, un nekaitinātu, protams, arī jauno pāri, lai viņi bija tādā foršā svētku kondīcijā. Mēs to rūpējamies. Un tad, kad jau sākāt žagoties vai jūra līdz ceļiem jau kāp, tad jau gan mēs viņu bremzējam un pieturam. Tā, kad Toms mums jau māja, tad mēs arī uz viņam sākam neliet jau. Tā, vēl viena lieta redz tas, ka jūs aiz bāra letes esat ar pietiekami labu humoru, to dēvu pretīm, ja, ka cilvēkam ir interesanti tur uzturēties. Ja, un tad jūs tur varat mazliet pakavēt, tā, vairāk ar sarunām, varbūt, lai viņš tik daudz tur neaizraujas ar alkohola lietošanu, bet viņš papļāpāt, pavilkt laiku kaut kā. Ja. Tas ir īstenībā ļoti svarīgi tajā mūsu darbā. Jo mēs varbūt ne tik ļoti kā vienkārši fizisku bārmeņa funkciju pildām, bet daudz arī izklaidējam. Un ir jābūt labam draugam tam cilvēkam, lai tu varētu atļauties viņam gin toniku vietā ielikt tikai toniku. Un viņš to nenojaust. Tāpēc jāatrod no sākuma jau paši pasākumu gaitā ir jāatrod laba komunikācija un kontaktiņš. Jā, bet tajā brīdī, kad cilvēki ir pamatīgā alkohola reibumā, tad sākās visādas problēmas, visādas ķibeles. Un tad mums, kā mūziķiem, piemēram, atrodoties savā spotiņā uz skatuves, nākas piedzīvot dažādus momentus ar variantiem, kad stāv pretīm cilvēks, kurš it kā skatās uz tevi, bet tu redz, tas skatiens urbjās kaut kur cauri. Tur sienā aizmugurē viņš saka,
Tad viens arī no pēdējiem pasākumiem, kur mums bija, stāv pretim cilvēks arī tieši ar šādu skatienu, kā es teicu. Belie Rozi, varat tur uzraut vienu tur. Vēl tik ļoti. Es iedomājos vēl, kas varētu besīt mūziķiem. Nenāk cilvēki prasīt, vai viņi var paspēlēt kaut ko? Ir gadījumi, protams. Ir arī labi gadījumi, vai pārsvarā bail dot, ka salauzīs? Mēs instrumentus savus noteikti nedodam nekad. Ja ir cilvēks ar savu instrumentu, viņam ir gatava kaut kāda performance, vienalga kādā stadijā viņš būtu, bet viņš grib paņemt to savu ģitāru un nospēlēt kādu dziesmu jaunajam pārim, noveltīt no visas sirds. Mēs to neaizliedzam. Ir opcija pieslēgties klāt, dari visu savu lietiņu, visu būs kārtībā. Šis ir tāds daļais mums nākošais jautājums, jau sākāt runāt. Ir bijuši kaut kādi pārsteigumi? Kas tā kā čakarē. Es pateikšu piemēru. Mamma Līgavas ir uzaicinājusi Vari Vētru. Un Varis Vētra tagad stundas performance aizvada pa vidam. Nevienam nezinu. Es esmu dzirdējis šos stāstus jau kaut kur, bet no citām pusēm. Jā. Un, kādas tagad pa stundu pārceļās, jo Varis Vētra uzstājās un mūziķi gaida, ēdinātāji gaida, vakara vadītājs gaida. Un visi kļūst neapmierināti. Vai ir kaut kas tāds bijis no jums? Kā vajadzētu izvairīties? Atkal, mēs te varam daudz dažādas virzienas izvilkt. Viens variants ir, ka vedēji mēdz šādus prikolus uztaisīt, ja? Ka vienkārši aiziet pilnīgi ārpus tā plānotā laika scenārija un viss aiziet ārpus kontrolas un visas iesaistītās puses ir neapmierināts, jo vairs nekas nav kontrolējams un viss ir pilnīgi nobīdījies. Mums 3 setu vietā paliek laiks vairs tikai, lai otru knapu nospēlētu un viss mums ir jābrauc mājās. Ir bijuši gadījumi arī, kad ir izvēlēti no draugu loka 2 cilvēki, kas vada vakaru. Mēs nospēlējām toreiz runāto 4 setu vietā, pusotru setu. It kā no vienas puses, mums ir mazāk darāmā, bet tajā pašā laikā, kāpēc mēs tur esam vispār? Kāda tad mūsu loma? Ja? Bet ir ļoti daudz lietas, kas vispār mēdz sist ārā vakar gaitā no sliedēm, no tā kopējā vaiba un atgriežamies pie tēmas par cilvēkiem reibumā, ka vakar gaitā mēdz instrumentiem krist virsū. Iegriežās dejas tik ļoti trakas, ja, ka bundziniekam arvien tuvāk un vienā brīdī vienkārši jau grūžās iekšā bungas etā. Manos ģitāras efektu procesori ir uzkrituši virs. Un tajā brīdī, kas ir jādara? Ja var turpināt spēlēt, spēlējam. Ja nevar, dziesma ir jāapstādina. Un kaut kas tajā brīdī ir jārunā. Un tik ļoti izsit no sliedēm, ka atnākt atpakaļ tai visā tai iepriekšējā sajūtā ir baigi grūti. Tad vajag veselu taimu vēl uz priekšu, lai ielikt atpakaļ. Un viss kaut kas ir. Slikts vakar vadītājs. Tas bija tas, par ko es nākamo gribēju prasīt. Kurš tev tāds ir bijis, kas sarežģīja uz darbu? Aktieri mēdz šitos joks taisīt. Viņi ir tā kā zinām. Krīt virsū uz instrumentiem. Nē. Tas vairāk par to laika plānu. Ja, kad pēkšņi sākās kaut kādas korekcijas, kuras neviena nav saskaņotas. Un tad sākās atkal kārtējās nobīdes. Un ko mēs darām tajā brīdī? Mēs sēžam un gaidām. Tic vai ne, sēdēt un gaidīt, man liekas, daudz nogurdinošāk nekā uz pilnu enerģiju dot virsū un noblēst to savu seitu. Cik svarīgi mūziķim vispār ir vadītājs? Ļoti. Tas ir pirmais cilvēks, būtībā, ar ko mums ir visciešākā sadarbība. Un mums ir īstenībā tikai daži vakar vadītāji, ar kuriem tiešām no pusvārda mēs varam nosaukt viņus. Juris Mūrmanis. Mūris Jūrmanis, ok. Kristaps Rasims noteikti. Šukovskis, Edgars. Kas vēl? Vēl ir bijuši Robijs Trankals tāpat arī. Vēl kāda aizmirs, visticamāk, bet tie ir vakar vadītāji, ar kuriem ir ļoti, ļoti viegli sastrādāties. Jo viņi pirmkārt vienmēr atnāk pirms seta laicīgi pasaka, kas viņiem plānā, pēc kā mums ir jābūt gataviem, lai mēs varētu pilnīgi bez pārtraukuma pārņemt stafeti, nestāvot 5 minūtes pie skatuves, un lai mums nav jāgaida tagad. Tagad jāiet. Nosauc arī draņķīgo piemēru. Draņķīgie piemēri. Jā. Jā, es ceru, ka man neienīdīs par šo. Noformulēsim citādāk, nevis draņķīgi vadītāji, bet ar ko jums grūti sastrādāties? Šausmīgi grūti sastrādāties. Ir bijusi pieredze Viesturs Vizuls. Ļoti daudzi saka, ka labs vadītājs, kā vadītājiem tiešām nav nekāda vaina, bet ja runa ir par sadarbību ar citām iesaistītajām personām, ļoti, ļoti traki.
Jo nekas nav paredzams. Citreiz pēkšņi ir lūgums atnākt piespēlēt, un tajā brīdī mums tas izsauc nenormāli trauksmi. Tas ir Osala rokās, jā, aizpulsēs un tā kā, Mums tā ir trauksme, jo, starp citu, arī mēs varam pat pieķerties pie tās tēmas par to, ko nozīmē piespēlēt kādam pēc pieprasījuma. Ja? Un vakar vadītājiem bieži vien ir šis variants. Jūs varat piespēlēt, man tur viena atrakcija. Nu, tur pauze. Jā, ja? Cilvēki apstājās. Ja. Tagad, jautājums. Mēs esam grupā 4 cilvēki. Kā šis viss ir iespējams, ja mēs vakar vadītāja austiņās nedzirdam nemaz? Jo mums ir ausu monitorings, mēs visi klausāmies viens uz otru to, kas mums notiek ausīs. Un vakar vadītājs tagad pasaka, viss, stop. Nu, mēs viņu nedzirdam, mēs nenoķersim. Tic man, tur būs bundzinieks apstāsies vienā laikā, bet pasist citā, es tur citā laikā. No vienas puses nav jau slikti, cilvēks jau neko nepamanīs, ka kaut kas tur nebūtu riktīgi. Ja? Bet mums sajūta tāda, ka ko mēs tad atkal darām, ja mēs tur umpā, un kas tagad? Mēs varam vienu reklāmu uzreiz iemest šādiem pasākumiem un šādam mērķim ļoti forši izmantot DJ. Un fantastisks DJs ir Jānis Fabriks, kurš vienkārši perfekti jūt kā uz vadītāju. Tāda sajūta, ka viņš ar viņiem visiem būtu strādājis kopš dzimšanas. Viņš visas spēles, man liekas, šeit zina no galvas. Un katrai situācijai viņam ir sagatavots skaņas efekts vai kas. Un Janka vienmēr ir līmenī. Cepurnos, tur droši izvēle. Un pat ja nav DJs tajā vakarā, piemēram, mums ir savs skaņotājs uz visiem pasākumiem. Neatkarīgi no tā, vai tas ir kaut kāds akustiskais pasākums, maziņais, vai tas ir kāzas, vai tas ir korporatīvais pasākums, vai liela publiskā spēle ar tūkstošiem cilvēku. Mums vienmēr ir savs skaņotājs, un kāzu pasākumos mēs viņu mēdzam arī izmantot šajā ziņā. Un, ja vadītājs pienāk klāt un saka, man tur vajadzētu piespēlēt kaut kādai aktivitātei, mēs viņu automātiski mazliet novirzam uz skaņotāju pusi, un lai viņš iet tur arī runā. Jo, tic vai nē, viegli palaist fonu mūziku, nopauzēt, nostartēt, kā vien vajag. Jā. Mhm. Jā, mums ir jāsāk apaļoties uz otro pusi. Ir kaut kādas lietas, varbūt, kuras tu pats gribi kaut ko pateikt, pastāstīt saviem klausītājiem, vai tev uzreiz nav nekas tāds sagatavots, reklāma vai... Cits kvartāls, zvaniet. Instagramā piesakojiet, vai ne? Jā. Un Džeki ir forši. Es no savas pieredzes, kādas reizes 6 noteikti esam kopā bijuši kādās pasākumos sastrādājušies. Ir kvalitīvi, ir forši, ir atraktīvi, iedod roķīgu pieskaņu. Tāpēc, ka pirmkārt jau jūs esat 4, kas ir daudz, ja? Un ir tā mūzikas dažādība, ir vieglāks sets, ir smagais sets, un tas vienmēr viss beidzās ar to, ka neviens viņus negrib laist projām. Mūsu misija ir atnest ballīti, un tur tas tajā iekļaujās viss kaut kas vienalga, vai tie ir lēnie skaņdarbi, vai tas ir kaut kas no latviešu estrādes, vai tas ir kaut kas no smagā gala, tam visam tur ir jābūt, ja tas rada ballīti. Mūsu uzdevums ir pacelt publiku, atstāt viņiem tādas emocijas, ka viņi pēc tam, tiešām, kā tu saki, negrib laist mūs projām, un atstāt viņus tādus gribošus. ka viņi ir dabūjuši to kaifu, mums ir ballīti un visu mēs nospridzinām, un tad mēs dodamies prom. Un tajā brīdī, ir ļoti svarīgi nepaļauties tam spiedienam, ka atnāk, mēs samaksāsim vēl. Jā. Nē, mēs pulveri izšāvām. Tas bija viss. Tas bija rīktīgi labi. Vairāk jums nevajag ticēt, vai ne? Un aiziet. Kā zvaigznes, vai ne? Nomet mikrofonu. Jā, tad nevis tā kā Artūrs Irbi vēl kapāja, kamēr visi viņi sāk apsaukāt. Paldies, Tom! Paldies, Elvi! Paldies, ka klausaties! Ierakstat komentārā, ko vēl mums uzaicināt. Jā, ierakstat komentārā, ko uzaicināt. Es domāju, ka mēs pieliksim vai linku, vai arī piemontēsim kādu cits kvartāls gabaliņu, lai jūs varat paklausīties, kas tad viņi ir, ko viņi prot un... Džeki parasti, kas taisa normāli ballīti, tā kā dod tik ziņu. Jā, čau! Čau! Čau!